Ja jūs vēlaties, lai jūsu vīrietis ir kā minimums uzņēmējs, nedzer, nepīpē, nav debīls, nav no plebeja masas, kurš var jums apmaksāt dzīvi, lai jums ne par ko nav jāuztraucas, tad teikšu jums skaidri, ka jūs meklējat ļoti retu, ļoti lielu dimantu. Šajā ziņā mūsu laikā laikam ir iespējams vieglāk loterijā vinnēt. Bet, protams, tādi vīrieši ir. Bet, lai atrastu šādu vīrieti, tas uzliek jums lielu atbildību. Kādai tev jābūt sievietei, lai starp visiem tiem mega daudz piedāvājumiem, tātad ir vagoni ar līdzvērtīgām dievietēm, lai jūs būtu priekš viņa vislabākā. Un te slēpjas viss iekšējā emocionālajā sajūtā. Tātad tādiem vīriešiem vajag sievieti, kas var paļauties, kas tic, kas ceļ šo vīrieti. Tas nozīmē to, ka visas kontrolētājas jau kā noklusējums atkrīt. Lai sevī šī sieviete varētu izaudzēt šo te vērtību, ir nepieciešams atbrīvoties no mammas ieliktajām kontrolējošajām sajūtām, tāpēc, ka tādam vīrietim tas nav vajadzīgs. Ja jūs nestrādāsiet ar sevi, tad varēsiet turpināt veidot attiecības ar savu mammu un, protams, ar savu kaķi.